Atkal mēs runājam par tiem 20 gadiem, un tomēr tāda jubileja var svinēt, gan īsti pilngadība. Kas notiks tajos svētkos? Tā kā šie 20 gadi bija ceļš, tā kā mēs katrs ejam savu ceļu ikdienā, tad varbūt šī doma par kopīgu ceļu, kaut vienu mazu gabaliņu. Mēs vēlamies svinēt savus 20 gadus kopā ar visiem savējiem, ar visiem, kas mūs uzskata par savējiem. 25. augustā tiekamies tepat Putraskalnā. Valkā? Valkā, kur sākas Latvija, pilsētā, kur sākas Latvija. Un ejam pārgājienā, iespējams ne gluži līdz Turnai, kas ir pirmais šī ceļa posms, bet īsāku gabaliņu, lai varam parunāties savā starpā. Uz 20 gadu jubileju varētu iet 20 km būtu labi. Jā, es ceru. Tik daudz varētu? Es pieļauju, ka būs kā 10. Labi, stipri vai tā mierīgi, relaksēti, varbūt ar kūkām, varbūt ar dažādām vēl pa vidu, visādām interesantām lietām. Labi, datumu mēs zinām 25. augusts, zinām tad, kur iesim pa to taku, bet cikos tiekamies? Ir jāsako sociālajos tīklos, aptieka 1. Tur būs informācija, jo pilnīgi noteikti būs jāpiesakās. Tā pieteikšanās būs arī iespējams sociālos tīklos, arī mūsu aptiekā visdrīzāk, aptiekā Valka, kas arī ir Valkā, varēs pieteikties, jo visdrīzāk, kad būs ierobežots dalībnieku skaits, tā, lai visiem būtu komfortabli un interesanti. Un neatlieciet to visu uz pēdējo brīdi pieteikšanā. Pilsēta pie robežas, katrs noteikti brauc cauri, bet ne katrs ir Valkā apstājies. Kas te ir, ko redzēt? Šeit ir ļoti daudz, kas ko redzēt. Tas, kad ir viena pilsēta, bet 2 valstis. Tas, ka tur ir dienvidi un šeit ir ziemeļi. Robeža ir upīte, maza Varžupīte, tā arī saucās Varžupīte. Tas, ka uz šīs robežas ir šūpolis, šūpojoties, vienā brīdī tu esi Igaunijā, otrā brīdī tu esi Latvijā. Un tu strauji mainot, vien brīdi Latvijas ziemeļos, vien brīdi Igaunijas dienvidos. Tas ir vēl būtiskāks izmaiņas. Tas ir vēl būtiskāk, jā. Šī tāda šūpols es gribētu, jā. Jā. Un Putraskalns, tas, kur mēs pašlaik atrodamies. Tāds, laikam, arī nav nevienā citā pilsētā. Noteikti, ka nav. Un droši vien, ka cilvēki. Atbraucot uz Valku, jūs noteikti satiksiet fantastiskus cilvēkus, kuriem patīk dzīvot Valkā, kas dzīvo Valkā, un visdrīzāk ir Valkas patrioti, jā. Pilsētas lieluma reizēm mēra pēc tā, cik tur ir taksometri. Cik aptieku ir Valkā? Valkā ir 3 aptiekas. Kā tavējo sauc? Aptieka Valka. Man nav jautājumu. Skaidrs. Bet mūsu aptieka ir lielākā un labākā aptieka. Vēsturiskā aptieka. Jau no 1925. gada, kad Berhards Zutis uzcēla aptiekas ēku, tieši aptiekai, šajā vietā ir bijis aptieka. Mainījušās varas, laiki, valūtas, valdības, robežas. Bet aptieka ir. Aptieka 1, aptieka Valka. Es nākamā gadu braukšu ciemos, jo noteikti būs baigā ballīte. Nākamā būs 100 gadi. Jā. Saprot? Jā. Tas ir nopietni. Tagad šogad vajag iesolīties ar pārgājienu, un nākamā būs lielā balva. Jā, vajadzētu aptieka Valka 100 gadu. Jā. Tas ir vērienīgi. Tas būs skaisti, jā. Trenējieties jau tagad. Ievalkājiet kedas. Un tad tiekamies. Jā, pilsētā. Kur sākās Latvija?